Sveika, 2. klase! Šodien mūsu mācību priekšmets ir dabaszinības, un parunāsim šodien par sēklu dīgšanu. Pagājušajā stundā mēs uzzinājām par dažādiem apstākļiem, kas ir vajadzīgi, lai notiektu augu augšana, un šodien mēs kopā pētīsim un eksperimentēsim, lai uzzinātu, kā notiek sēklu dīgšana. Šeit tu vari attēlā redzēt, kā notiek pupiņas dīgšana, kā parādās asne, sakne, parādās lapas. Un, lai labāk saprast šo tēmu, tev būs nepieciešami sekojošie vārdi, kas varētu tev sagādāt grūtības, tāpēc mēs tos vārdus atkārtosim. Tātad, paskaties, ko nozīmē sēklas, kas ir dīgšana. Paskaties uzmanīgi uz šo vārdu dīgšana. Arī stundas tēma mums ir augu dīgšana. Paskaties, kas ir asns, mitrums un skābeklis. Un skaties attēlā. Tātad šeit mēs iesim no lejas. Tātad tā ir sakne, pateicoties kurai augs saņem minerālu vielas un ūdeni. Tātad tā ir tā pati sēkla, pupiņa. Te parādās asns un lapiņas. Tātad vēlreiz atkārtosim, kas ir sēklas, kas ir dīgšana, asns, sakne, mitrums un skābeklis. Atkārtojām un varam iet tālāk. Padomā, kas ir nepieciešams, kas ir vajadzīgs, lai sēklas dīgtu, lai no sēklas parādītos dzīvība? Pastāsti, kā tu domā, kas ir nepieciešams, bez kā sēklas nevar dīgt? Tātad, es domāju, ka tu atcerējies un to nosauci. Tātad, pirmais, kas ir nepieciešams un vissvarīgākais, ir skābeklis, kas ir gaisā. Vēl ir nepieciešams mitrums, ūdens un atbilstoša temperatūra, siltums. Un kopā mēs veiksim, es tev aicinu veikt eksperimentu par sēklu dīgšanu. Ir pavasaris, daudziem ir dārzi, bet ja nav dārs, tad daži to dara uz balkona, kādā podiņā. Cilvēki pavasarī sēj augus, lai izaudzētu dažādus lokus, garšvielas, gurķus, tomātus, vai ne? Un es tā aicinu arī tevi veikt sēklu dīgšanas eksperimentu. Tātad, mums priekšā ir problēma. Kādi apstākļi ir nepieciešami, lai sēkla dīgtu un augtu? Un mērķis ir uzzināt, kā notiek sēklas dīgšanas process un uzzināt sēklas augšanas fāzes. Kas mums ir nepieciešams? Mūsu plāns sagatavo sēklas, vislabāk ir ņemt pupas vai zirņus, jo tās ir visuzskatāmākās. Sagatavo dažus nelielus šķīvjus vai kādus trauciņus un sagatavo dažādus augšanas apstākļus. Tātad, paskaties, kā es to darīju. Es paņēmu 3 šķīvīšus un 1 krūzīti. Pirmajā šķīvītī, un vēl es paņēmu arī salveti. Jā. Tātad, pirmajā šķīvītī man ir daži zirņi un salveti es sametrināju diezgan labi. Un pirmais šķīvītis, es viņu noliku uz palodzes, kur ir gaisma. Otrais šķīvītis ir arī mitrums, tātad es ielēju ūdeni, bet es viņu noliku tumsā. Un trešais šķīvītis bez mitruma,
pilnīgs sausums un atstāju dienas gaismā. Un ceturtais eksemplārs, tā ir krūzīte ar ūdeni. Tur es ielēju ūdeni un atstāju dienas gaismā. Tātad, vēlreiz, lai tev labāk saprast, tātad sausums, ūdens, mitrums un gaisma, un mitrums un tumsa. Es sagatavoju tādus šādus dažādos augšanas apstākļus. Un tavs uzdevums ir vērot nedēļas laikā, vai vērot, kad notiks sēklu dīgšana, un arī pierakstīt, kas mainās. Tātad uzrakstīsi šeit datumu, auga nosaukumu, apstākļus, un kā tu domā, vai notiks dīgšana vai nenotiks. Un šeit atzīmēs datumu, kad parādījās asni, dzinumu krāsa un garumu, un beigās arī pierakstīsi, kad eksperiments ir beigts. Un nākamajā stundā, kad mēs tiksimies, tās sēklas, kas būs izdīgušas, mēs tā arī kopā zemītē, bet to darīs viens pats, bet katrs savās mājās mēs tās izdīgušās sēklas iestādīsim, iesēsim. Paldies par uzmanību, visu labu!